Parasti ir nepieciešams ļoti ilgs laiks, lai gūtu peļņu no ieguldījumiem uzņēmuma kapitālā. Crowded Hero investori gūst reāli iespēju saņemt dividendus, balstoties uz mūsu projektu izvērtēšanas metodēm. Mēs veicam padziļinātu uzņēmumu izpēti, lai pārbaudītu naudas plūsmu, biznesa mērogojamību, komandas pieredzi un kompetenci, kā arī produktu vai pakalpojumu atbilstību tirgus prasībām. Spied uz saites, lai iepazītos ar mūsu projektu izvērtēšanas metodēm un ieguldītu strauji augošos uzņēmumos. Bet, ja šodien Valmiera, kur pēc vairākām pietiekami neveiksmīgām spēlēm pēdējā laikā atkal ir bijusi gan sekmīga, kā tas būs šodien redzēsim, kad Rasņā nospēlētas 1-9. Vēl minūte vairākums sāc komandai, vēl viens metiens labi vārtos darbojas Agris Rogans un divotā pret Zīvertu aizskrien līgas rezultatīvākais Kārkliņš, bet Šmits izšķirs pats par metienu un šoreiz vārtus negūst. Pa bumbiņu. Otrajā maiņā Valmierai nostīsimies šo epizodi Siliņu ar vārtiem un vēl viens komandas jaunpie. Un vēl vienreiz jāsaka, kā ir, vēl vienreiz Tomas Kristofers Birstiņš ir precīzs arī šoreiz no aiz. Kļūdās Kirmuška, bet viņa kļūdu labo vārdsargs. Duškā labo malu izkārto sev metienu, bet palaiž bumbiņu garām. Sev kā nonāk pie sāc spēlētājiem 2-1 pret mums Celmiņš, otrā malā Orlovs. Kristers met trāpu vārtu sāniem un par to vārtu gums netiek dots. Vēl viens 2-1 pret mums Nagliņš. Nagliņš māņkustību un aizvin to garām vārtiem. Divas izcilas epizodes pēc kārtas sāc komandai ir jāmet iekšā, bet to kā jāmet iekšā, to parāda Valmiera. Tiesa izstāsta, ka vārtu klubs varētu arī netikt ieskaitīts, vai tur Gvido Lauga ar kāju gadījumā nedabūja bumbiņu vārtos. Tagad, nevajadzētu būt tā, kad kapteiņi izlemj, kāds ir verdikts. Beigās tiesneši nolemj. Māziņš pamaina malas un daudz netrūka, lai Birstiņš jau pirmajā periodā noformētu sev hat-triku. Un te vārtus taps pēc Celmeņa metiena. Boroduška laba pozīcija, metiens garām vārtiem ar kāju. Līdz ar to 2-0 pēc 20 minūtēm. 3-2 pārējo Broks. Atunēt Bergs met kājās pretniekam un te jau 3-2 pretējiem vārtiem. Bet Orlova piespēle nav precīza un kapteinis Osīs līdz bumbiņai neaizsniedzās. Bumba līdz Kārkliņam un Maiņēks teica pret uzbrukumā Kirmuška saskrien ar Pazānu, bet tiesneši ļauj spēli. Joprojām neko taustām neizdodas izveidot uzbrukumā Maiņēkiem. Boroduška pazaudē bumbu un Birstiņš pret uzbrukumā pa kreiso malu, metiens pāri vārtiem. Tad Valmiera bija pārāk ar 6-2 un tagad 2-0. Piespēle līdz Celmiņam, bet kļūdās arī valmierieši un uzreiz tas tiek pārvērsts vārtu kopā. Beidzot arī Maiņēki gūst vārtus, precīzs metiens Ralfam prasījusi, bet Gvido ir atpakaļ ierindā. Šī te roku veiklība un būs vērtīgs papildinājums Valmierai, kuriem, protams, mērķis ir tikai un vienīgi viss. Boroduškas metiens no laukuma centra. Boroduška tālu piespēle uz Nagliņu. Saņem bumbiņu apakaļ Jānis.
Riedis izkārto sev pozīciju, bet pārmet pāri vārtiem. Eglīts un laba pozīcija Pazānam, bet, manuprāt, ļoti veiksmīga atgriešanās sezona pēc daudz gadu pārtraukuma. Nespēja gūt vārtus, tur gan arī aizsargi nospēlēja lieliski, bet kas nesanāka Pazānam, to paveica Daniela Nagliņam. Celmiņš. Osītīs, metiens garām vārtiem met. Tiesa, no turnīra tabulas viedokļa. Jā, viņiem palīdzīgi roku nesniegs FBK Sārcē, tad Ulbruk jau šodien var arī zaudēt izredzes. Vai Valmiera tiks pie panākuma, vai tomēr Ivanovičs spēlē Borodušku, bet met pāri vārtiem. Uz vārtu priekšu un tur no gaisa mēģina dabūt bumbu vārtos Osītis. Te būs soda metiens šķiet uz Sārcē komandas vārtiem. Ļoti atbildīgs brīdis, 5 minūtes. Rastīt nospēlētas spēles trešajā periodā, ja Valmiera iemetīs un panāks +3, tad skaidrs, ka būs ļoti grūti mājniekiem atspēlēties. Kārtiņš, Urbanovičs, Māziņš, Birstiņš un Ralfs Kločs. Tāds ir piecinieks laukumā Valmierai. Mājniekiem aizstāvās Celmiņš, Miks Nagliņš, Salmatēnovs un Osītis piespēlu Māziņam, bet labi darbojas vārtos Zīverts. Pusminūte vairākums un Laugaviņš toreiz ieliek visas dusmas Gvido un iešķiļ bumbu vārtos. Celmiņš. Caur aizsardzību Osītis, metiens tā ir piespēle uz Nagliņu. Jau sēžot uz dibena, Agris ir Rogainis tomēr. Laba pozīcija, bet Semjonovs pašaizliedzīgi. Devīts. Maņmalu Salmatēnoks atbrīvojās, bet neprecīzi metiens Celmiņam. Šeit un noraidījums Davidam Osītim. Jebkurā gadījumā būs norādījums par to, nav šaubu. Davids Osītis atgriežās atpakaļ laukumā. Jāsaka, ir vairāk. Jauks virknējums arī Valmierai pašlaik laukumā. Nagliņš met, bet Nikam Nagliņam Salmatēnovs maina malu. Celmiņš. Celmiņu metienu bloķē Eglīts, Ričards nemeta Broks met un Broks iemet tukšos vārtos. Valmiera tagad pietur bumbu. Orlovs metiens un Rogainis ar ķiveri tiek galā arī ar arī 6-4, nevarētu teikt, ka ļoti kaut kas neveidotos Sārcē komandai. Tagad Celmiņš met, bet ļoti viegli bumbu ķer Rogainis un vēl atgriešanās cīņa. Nu, Nevis Zīverts labākais FBK Sārcē komandā. Nu, es dodu arī Valmierai šoreiz vārdsargam balvu, bet tā ir lēmuši. Parasti ir nepieciešams ļoti ilgs laiks, lai gūtu peļņu no ieguldījumiem uzņēmumu kapitālā. Crowded Hero investori gūst reāli iespēju saņemt dividendus, balstoties uz mūsu projektu izvērtēšanas metodēm. Mēs veicam padziļinātu uzņēmumu izpēti, lai pārbaudītu naudas plūsmu, biznesa mērogojamību, komandas pieredzi un kompetenci, kā arī produktu vai pakalpojumu atbilstību tirgus prasībām. Spied uz saites, lai iepazītos ar mūsu projektu izvērtēšanas metodēm un ieguldītu strauji augošos uzņēmumos.